Liels paldies par laba novēlējumiem. Un jāsaka, ka es šī gadā uzsāku 53. savu darbības gadu lauksaimniecībā un novēlu jums visiem šodien patīkamu, jauku lauku dienas apmeklējumu un lai jums visiem arī labas sekmes, augstas graudu ražas ar labu kvalitāti, lai viss izdodas. 16. reize tā nav joka lieta tādam pasākumam, un ja mēs sākām 16 gadus atpakaļ ar 4 firmām tikai šī Viļānu lauku dienā, tad šodien te jau pār pa 60 ir. Tā kā tas ir rādītājs, tā lieta ir populāra, un es to pat sauktu nevis par Latgales lauku dienu, Viļānu lauku dienu, bet pa visas Latvijas lauksaimnieku pasākumu, jo sabraukuši te tiešām, mēs savus klientus pazīstam, te sabraukuši no visas Latvijas. Es domāju, ka mūsu saimniekiem tomēr ir tā pamata lieta, kad jābūt stabilitātei, un tātad Viļāni ar savu lauku dienu pierādījuši. Jā, no vienas puses tā ir taisnība, ka tu riktīgi brauc uz pasākumu, kur tu jau vairāk un mazāk zini, kas tur būs, ko tu redzēsi un ko tu no tā iegūsi. Un, ja par to redzēšanu un iegūšanu jāsaka, tad tik plaši un daudzveidīgi lauka izmēģinājumi kā Viļānos, tādi ir jāpameklē otrā vietā, tādu reti, kur tāda ir. Un tāpēc tā ir vieta, kur tiešām var atbraukt un redzēt, kas uz laukiem kā izskatās, kā vajadzētu tam izskatīties. Bet viss vadošais šeit ir. Tā ir, jā. Tas ir tas, ko pašā sākumā teica, kad pasākums ir iegūs atsaucību. Un tagad ir tā, ka, ja mēs no sākuma lūdzāmies un pieaicinājām kādu dalībnieku jau un tie ar saviem ieguldījumiem šo lauku izveidošanā, tad tagad ir tā, ka stāv rindā, lai varētu piedalīties šeit. Ja kādam kāda rosījuma nav bijusi visur apskriet lauku dienās, tad šobrīd neko nav nokavējuši. Viņi arī šeit. Redz, tā jau ir tā tradīcija mums, ka mēs šīs lauku dienas netaisām tādā Latgalē vienu pēc otras, bet šie lielie pasākumi ir tā sadalīti pa visu Latviju, lai cilvēkiem pēc iespējas mazāk būtu jābrauc, lai tas būtu tūmā. Tas ir viens, otrs ir, lai arī cik tā Latvija būtu maza, tad tomēr ir ārkārtīgi liels atšķirības starp Kurzemu un Latgali. Tieši meteoroloģisku apstākļu ziņā un augstnes ziņā. Un paši zemnieki to ir nosacinājuši, kad nevar tu viņam uzspiest vienu veidu sēklu, kuru ļoti izcili aug Latgalē, uzspiest to arī kurzemniekiem vai zemgaliešiem. Tā neies krastā. Un tāpēc ir šīs reģionālās lauku dienas, kur atbrauc un paskaties, kas tavā reģionā riktīgi ir tas labākais un visvajadzīgākais. Un institūcija jau rūpējās par to, bet arī Baltika Agro, kā jau minēja atklāšanas ceremonijā, ir tie pirmie, kas stāvēja pie šī šūkuļa. Tā ir, jā, tie 4 mēs bijām pašā sākumā. Toreiz vispār virmoja tāda doma gaisā, ka Latgale ir atpalikušais un depresīvais rajons un tā tālāk. Toreiz mūsu ideja bija tāda parādīt, ka arī šeit mierīgi var saimniekot. Un jau, man liekas, tie bija kā 3-4 gadi šajos izmēģinājumos, kad ražas jau te izmēģinājumu laukos jau pārsniedz jau zemgaliešu ražas. Tā kā depresīvs vai nedepresīvs, tā ir tīri subjektīva. Un šī lieta jāatgādina visai Latvijai, kad viss ir saslēgti labā ķēdē, attīstības ķēdēs, tā domāju, tad kaut kas arī notiek. Tieši tā. Jā, vienu otru brīdi varbūt, kad 4. vara uzkurina tādu informāciju vai tādu ažiotāžu par to pašu Latgales depresīvismu un tam līdzīgi. Es piekrītu, jā, Rīga ir Rīga un apkārt Rīgai tur ir viena dzīve, Latgalē citādāk, bet arī te ir ļoti daudz darbīgu cilvēku. Bet tas jau ir tas krāsājums, ko mēs gribam arī. Es domāju, ka visi mēs nevaram būt vienādi. Latgalē nav jābūt tādi kā ir Rīgā. Tieši tā, un visi lauksaimniecība arī Rīgā nevar būt. Un es vēlreiz saku, ka ir ļoti darbīgi un uzņēmīgi cilvēki, kas šo te smago strādāšanas nastu var veiksmīgi nest līdz pašai Krievijas robežai. Es gribētu arī pateikt paldies arī visiem mūsu klientiem, sadarbības partneriem, ar kuriem mēs jau 22 gadus strādājam. Tad šis gads arī, jāsaka, ir ļoti veiksmīgs līdz šim brīdim. Un ne tikai mums, bet arī laika apstākļu ziņā visām kultūrām, kā mēs redzam uz laukiem. Tagad atliek skatīties debesīs un gaidīt, kāda būs tā raža. Es domāju, katru gadu jau šīs lauku dienas savu pienestumu dod. Noteikti, un tie 22 gadi, ko mēs strādājam, un veseli kaut šie lauka izmēģinājumi, semināri, apmācības, lekcijas, kas ir bijuši, tie devuši savu rezultātu. Un tā Latvijas vidējā raža vai Latvijas kopraža, piemēram, tiem ir 3 miljonu tonu graudu. Es gribētu teikt, ka tas arī mūsu visu firmu panākums vai rezultāts, darbības rezultāts ir, ka cilvēki zina, kas ir vajadzīgs un kā jāstrādā. Un mēs nepakāpēc nesam sliktāki par jebkuru Polijas, Vācijas vai Francijas fermeri. Augusti skaisti parādi. Gribētu teikt, ka šogad Viļāni varbūt tik plaši kā vēl nekad nav bijuši Viļānu lauku dienā. Jo tiešām redzam ļoti daudz tehnikas firmas, daudz cilvēki, interesanti.
Un mēs arī esam centušies izdarīt visu, ko esam spējīgi, lai klientiem parādītu mūsu tehnikas priekšrocības, mūsu tehnikas iespējas. Un, jāsaka, ka apstākļi bija nedaudz tādi sarežģītāki kā citiem gadiem, jo vakar tomēr bija tādi mitrāks, un šorīt no rīta uzarot lauku, sagatavojot priekš demonstrējumiem. Lauks bija patiešām mitrs, bet esam ļoti gandarīti, ka strādājot uz tādos mitros apstākļos, bet tehnika strādāja lieliski. Paspējām visu labi saregulēt, un tagad jau lauks vispār ideāli mitruma apstākļi, tā ka esam ar rezultātu apmierināti un domāju, ka arī klienti varēja redzēt, ko Vadarstata tehnika spēj. Varbūt tāda apstākļa vajadzīga, lai ritīgi paši izjustu un sevi šajās dienās. Jā, protams, jo, kā saka, zemniekiem jau nevienmēr ir tie ideāli apstākļi, un kad sakām, ka ir kaut kādi optimāli viss, un, protams, ka viņi saka, bet mums jau jāstrādā tā, kā ir. Un tiešām par šodienu bija gandarījums, ka no rīta bija tā, ka tiešām gadās tādi apstākļi, kad ir jāstrādā tādos apstākļos, bet mūsu tehnika to spēja izdarīt, viss ir kārtībā. Tātad es atvecu lielāko daļu savu parku, ko Latgales puse arī saņēma. Jā, mēs ļoti plaši esam šodien pārstāvēti. Varbūt nav tik paši lielākie modeļi, ko Vadarstata piedāvās. 6-8 metri platas, piemēram, sējmašīnas, mazāka izmēra sējmašīnas, bet aprīkojums ir ļoti mūsdienīgs, kā Rapidam ar visām Isobus GPS pieslēgšanas sistēmām. Jaunais Spirit prototipa modelis, kurš nāks ražošanā ar rudeni, arī šodien tika rādīts, un viņš tika demonstrēts arī pavasarī. Pāri par 15 saimniecībām, un rezultāti vienkārši lieliski. Lielākā daļa tehnikas jau pieder saimniekiem, kuri ir strādājuši, kuri ir apgūši šo tehniku darbībā un, protams, arī gūst tās priekšrocības, ko sniedz Vadarstata tehnikas izmantošana viņu saimniecībās. Tas ir mazas eksploatācijas izmaksas, tas ir ilgs kalpošanas laiks, tas ir mazas nodiluma izmaksas un, protams, arī degvielas ļoti tāds normāls degvielas patēriņš. Nu, ja šeit vairāk ir vidzemes Latgales, jau pēc nedēļas jau būs tā lauka diena, kur vairāk būs zemgaliešu Kurzemes puse. Nu, jāsaka, beidzot daudz mums ir nostabilizējies šo lauku dienu optimālais tāds teritoriālais sadalījums, jo mēs šogad esam piedalījušies arī vidzemes pusē Circeņa kunga saimniecībā, kas šķiet, ka ir ļoti normāli un labi pārstāvēts. Tas ir vidzeme. Tur vidzemes saimnieki ierodas, tad Viļānos Latgales, un, protams, Jaunpilī tas ir Zemgalē Kurzeme, un šķiet, ka šīs lauku dienas ir optimāli izvietotas un piedāvā iespējas iepazīties pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam ar mazāku laika patēriņu. Tā kā ne tikai tavu klienti, bet arī citi šīs konsultācijas saņem un paši to pārliecināties par visu. Protams, un cilvēkiem ir vieglāk salīdzināt, redzēt darbībā un izvērtēt un pieņemt pareizu lēmumu. Latgales Viļāna lauku diena, tā ir tradīcija. Redz, ka Intraks ne pirmo gadu šeit arī vesela paleta atvedas tehnikas. Jā, labdien, tiešām prieks būt šeit pirmo reizi, plašākā jau piedāvājumā. Jā. Iepriekš mēs startējām ar Manitou teleskopiem, ar case būvtehniku. Jā. Šoreiz jau mums ir masēja Ferguson traktori, jā, esam jaunais dīleris Intrak un arī pirmo reizi Ferguson šeit Viļānos. Tā kā esam gandarīti. Jā, nu slavēja jau par šo jauno kombainu. Laukos viņš būs redzams jau, testēt. Jā, pēc būtības aicināt visu apmeklētāju pieteikties demo tūrei pa visu Latviju. Sāksim ar 25. jūliju līdz pat augusta beigām no Kurzemes Zemgale Latgale. Jā, tā kā visi interesanti var pieteikties, uzzināt kaut ko vairāk. Jā, kombains ļoti labs, jā, ļoti ir vienkāršāks versija mehāniski, ir sarežģītāks, teiksim, ar elektroniku vairāk iekšā, bet visi aicināti novērtēt to. Tad jātestē, saimniekiem jāizvērtē, pašiem jābūt klāt, ne tikai lauku dienās. Tas tests arī var notikt, varbūt. Jā, tiešām esam atvērti, gaidām. Brauciet mums ciemos tuvākā filiāla no šejienes Rēzekne, jā, kur ir Intrak filiāli, ir Valmiera mums, tāpat Saules ir Agri centrs un Rīgā galvenais birojs ir Intrak. Nu, arī vēl ko šo tehniku pietiekami tādu lielu kalibru jau šeit, kur var kārtīgs arkls pat pavilkt. Jā, protams, atkal jaunie modeļi piedāvājam, jā, no pat 130 zirgiem līdz pat 300 zirgiem šeit tehnika, masēja Ferguson, jā, teiksim, jā, gan ārkliem, gan kultivātoru darbiem, gan dažādu veidu dziļudrāšanai, rugainas apstrādē, teiksim, jā.
Tā kā lauka dienas vēl būs, tikšanās arī iespējas, tā kā jāuzņem kontaktu, noteikti kaut ko grib arī saimniekiem ieteikt. Es saprotu, ka Viļā ar to vēl nebeigsies, tagad tikai viss turpinās. Jā, protams, būs vēl vairāk tehnikas, būs arī lielāks kombaini, teiksim, intereses. Īstenībā, kas ir jauniem zemniekiem, tā būs fondi, tikko ir jauns modelīts, jā, pat 39 000, masē firšana traktors, 100 zirgi, reāla cena, reāla iespēja jau tagad. Tā tad nekavēties un jāuzņem kontaktu. Jā. Ir prieks redzēt šeit ne tikai Latgales zemniekus, bet arī tālākus satikt gan no Zemgales, gan no citiem Latvijas malu malām. Bet mēs esam šeit, lai šodien principā parādītu to, uz ko ir spējīgs Tornums. Jo, kā saprotam, sezona šī gada jau, protams, ir tuvu un pieņemt kaut kādus lēmumus, varbūt tās nav jau vairs laika, bet tomēr nākotnē izvēlēties kalti, torņus un graudu tīrīšanas un glabāšanas aprīkojumu droši vien ir īstais laiks, jo, kā mēs zinām, būs arī nākošie fondi. Un šis ir periods, kad principā būtu jau jāsāk domāt par nākošā gada sezonu. Redzam, dienās sabraukuši ļoti daudz dažādu kalibru kombaini, visi gatavi startām, raļas novākšanai. Bez kaltēm nekas nebūs, un labākie saimnieki arī šeit, un noteikti arī tev ir savs izvērtējums par šo laukdienu. Jā, saimnieki ir, un prieks redzēt saimniekus, kas jau ir izvēlējušies mūsu kaltas, mūsu produkciju un piedāvātos risinājumus. Un principā ļoti esam priecīgi par to, ka uz šī gada sezonu ir ļoti daudzi objekti jau nodoti un ir gatavi jaunai ražai. Un, protams, mani kolēģi būs klāt uz šo palaišanas brīdi, un esam, kā saka, priecīgi par to, ka šogad tas skaits ir salīdzinoši liels, jo bija principā ļoti labi pieejams lauku atbalsta dienesta finansējums, un šie projekti, kas bija startējuši laicīgi, tika sagatavoti un izstrādāti, ir jau uzbūvēti. Tās saimniecības, tie saimnieki, tie būs stabili. Jā, jo ir tā, ka daudzi saprot, kā nopirkt kombainu, nopirkt traktoru, labu arklu, bet kā izvēlēties kalti vai teiksim, to visu kompleksu kopumā, baidās viena iemesla pēc, jo tas ir sarežģīti un varbūt tās nedaudz nezinājumi. Tāpēc esam mēs, mani kolēģi, un arī, protams, mēs vienmēr palīdzam ar padomu. Nevienmēr uzreiz ir jāpērk, ir vienkārši jāpainteresēs, ir jāsaprot, ko vajag saimniecībai. Varbūt tas, ko mēs kopā izvēlamies, vai teiksim, pats saimnieks ir tas īstais risinājums, ir pie viņa ir jānonāk. Un tas bieži vien ir neviens mēnesis, bet arī gads un vairāk, un garāks periods. Bet tad, kad tā sadarbība izveidojas, tad principā ļoti daudzi klienti atgriežas vēl un vēl, paplašinot šos kompleksus, rekonstruējot vecos, palabojot, jo mēs piedāvājam arī pilnu servisu, ne tikai uzbūvējam, bet arī apkalpojam šos objektus. Un, tas klāsts mums ir ļoti plašs, varam palīdzēt ļoti daudzos jautājumos. Tas ir kaut kāds kvalitātes garants saimniekam. Protams, redzot garās rindas pie lielajiem graudu uzpirkšanas punktiem, ir skaidrs, ka visiem tās kaltas pašiem nav mājās. Bet tie, kas ir mājās, tie parasti sezonu pavada ar daudz mazāku stresa devu un gribētos novēlēt, lai teiksim, to objektu katram saimniecībā būtu vairāk un varētu viņus atļauties cilvēki. Līdz ar to arī būs darbs mums, būs saimniekam mierīgāks prāts un, protams, arī ražas kvalitāte būs daudz augstāka, jo katrs pats savu ražu izkaltējot, apsaimniekojot, var nedaudz pakontrolēt to un pēc tam arī iegūt augstāku cenu. Pus Latvija ir šeit, lielākie saimnieki ir šeit un labākā tehnika šeit. Varbūt mazliet patestēt to, ko tu esi jau atvedis. Mašīna, kas mums stāv tepat blakus, tā ir universālais ekskavators, 434. modelis, kas ir salīdzinoši varbūt vienkārši tīri no tehniskā izpildījuma, jo viņiem ir mehāniskā aizmugurējās ekskavācijas vadība. Un šī mašīna arī principā ir viena no populārākajām, ko mēs piedāvājam. Ja? Un līdz ar to arī mēs veicam līdz šim visā Latvijā ar šo mašīnu arī demonstrācijas lauksaimniecībās, lai klientam būtu labāka izpratne, ko tad šī mašīna reālos apstākļos var izdarīt. Ja, un tas arī tiek demonstratīvi arī parādīts. To mēs veicam parasti kopā ar savu operatoru, kas ir pieredzējis, ja, un attiecīgi viņš arī nodemonstrē ne tikai pašu mašīnas iespējas arī, bet arī uzsver to, kā šīs mašīnas visas īpašības un funkcijas labāk pielietot ikdienas darbā. Un kā to darbu viņi labāk paveikt.
Tā kā saimnieki, tie, kas ir ieradušies šobrīd, ne tikai tā paskatīt un jau vienoties, bet ritīgi patestēt savos laukos vai savā zemē vai arī kaut kā pašvaldībās pat. Tieši tā, jo, kā mēs sakām, tad būtībā nav jau māksla atvērt vaļā maku un nopirkt tehniku, jā. Pirms tam jāpārliecinās, ko katra tehnika spēj izdarīt, jā. Kāds varbūt būtu šīs tehnikas pielietojums, jā, un tad attiecīgi arī izvērtēt savas iespējas, un tad spērt šo te liktenīgo soli. Jā. Redzam arī teleskopiskie iekrāvēji un vēl citas lietas. Protams, bez tā visa klāste, bez teleskopiskā iekrāvēja tā 336. modeļa un kāpurķēža ekskavātora 313. modeļa mums ir uz vietas arī atvests ģenerators. Jā, ka būtībā ir salīdzinoši arī šodien, mēs arī to redzam, ir ļoti liela arī interese tieši no graudaudzētāju puses un arī piena lokoku puses, neskatoties uz krīzi, jā. Izvērtējot varbūt šos te radītos zaudējumus, kas rodās tieši elektrības pārām rezultātā, ja salīdzinot ar šī te ģeneratoru cenu. Sevišķi pērmās, protams. Jā, tieši tā, tas ir nenovērtējams atspējs saimniecībā. Es kā klients gribētu iegādāties, viņš ir pietiekami universāls. Viņš der praktiski visam, pielietojums ir ļoti liels, vai tās ir kaltis cilvēkiem uz graudu laiku, nodrošināt kaut kādu rezerves barošanas avotu, piena lauksaimniecībā. Mums ir kādiem elektrības pārāvumiem, var uzstādīt. Mums spektrs ir no 13,5 kV līdz 2,5 tūkstoši. Tā kā piemeklēt var praktiski jebkurai vajadzībām. Viņš var strādāt gan kā pastāvīgās barošanas avots, gan kā rezerves barošanā. To visu var pielāgot. Klienti jau ir strādājuši ar šādu tehniku. Cik viņi apmierināti? Kāds ir jūsu vērtējums šobrīd Latvijā? Cilvēki izvēlās. Ja cilvēks iet pēc kvalitātes, viņš noteikti nāks pie mums, par cik mēs esam oficiālais izplatītājs. Ja cilvēks paņem, tad diez vai viņš otru pirks kaut kādu savādāku vairāk. Viņš vienmēr atgriezīsies pie Caterpillar. Kā tu minēji, ir konkurss tiem, kuri ir izturīgākie un kuri grib kaut ko darīt, būs īpašs piedāvājums. Ja būsim precīzi, no 5. līdz 9. septembrim Mārupē tiks rīkotas kārtējās operatoru sacensības. Tā kā arī šajā pasākumā ir mums pieteikuma anketas, kur cilvēki var atnākt, pieteikties, vai arī saimnieki var pieteikt savus operatorus, ja viņi jūtās pārliecināti, ka šie viņu operatori ir pietiekami spēcīgi. Un lieku reizi arī saimnieks varbūt grib pārliecināties par viņu spējām. Šī būs īstā reize. Tieši tā, un operatoriem būs unikāla iespēja, diezgan plašā konkurentu pulkā doties pēc tam vēlāk uz Malagas Caterpillar apmācību centru un jau piedalīties jau lielāka mēroga sacensībās un pierādīt jau sevi varbūt arī Eiropas un pasaules līmenī. Agnes, esam Viļānos, esam tavos laukos. Manos, tie ir Venerandas Tramkalas lauki, kas šogad atkal izstāsta īpaši labi. Kā Veneranda to panāk, nezinu, kaut gan mazliet arī zinu, jo visos šajos Viļānu izmēģinājumu laukos tiek izmantoti Jāras minerāli mēsli. Tas jau ir, jau tradicionāli, jo jau vismaz 4 gadus kompānija Jāra nodrošina visus izmēģinājumus Viļānos ar saviem minerālu mēsliem. Tas nozīmē to, ka mēs varam apstīties šo pilno mēslošanas tehnoloģiju, kas ir sākot no pamatmēslojuma, beidzot ar slāpekļa un dažādu slāpekļu un sēru saturošu papildu mēslojumu, beidzot ar Jāra Vitā ārpus sakņu mēslojumiem. Mans satītājs jau tā bija, tāpēc, ka viņi tik smuki izskatās, ka es domāju, ka bez tavas palīdzības jau arī ir, kas te ir institūtā, nezināt. Es domāju, ka mana palīdzība, es domāju, ka lauksaimniecībā vislielāko palīdzību mums dod vai arī liedz tas, kas tur ir augšā, un tikai mēs varam tikai mazliet tam piepalīdzēt. Zināšanas. Jāras devumu Viļānu izmēģinājumos varam sadalīt 2 daļās, jo tā tiešām ir viena tā lieta, kad visi izmēģinājumi lauki ir mēsloti ar Jāras minerālu mēsliem, un otra daļa ir tā, ko Jāra pati izmēģina šeit savas dažādas mēslošanas tehnoloģijas, ziemas kviešiem, vasaras kviešiem, šogad vasaras rapsim, un šogad arī apzināti izvēlējos pamēģināt auzu mēslošanas tehnoloģiju, jo pamēģināt salīdzināt, tradicionālu tehnoloģiju ar Jāras mēslošanas tehnoloģiju, jo auzas kļūst aizvien populārākas. Jāra ir Skandināvijas uzņēmums, Somijas uzņēmums, un, kā zinām, Somijā auzu audzēšanā ir daudz lielāka pieredze, un mēs varbūt arī nosacīti gribu pārnest, pamēģināt šo Somijas auzu audzēšanas pieredzi šeit Latvijā, un tāpēc Viļāni ir vieni no pirmajiem, kur arī mēs šogad mēģinām šo auzu mēslošanas programmu. Labākais jāpārņem. Kā tad Igauni, Lietuviši izskatās tagad modīgi salīdzināt? Tajā mēs uzreiz varam redzēt, kur mēs esam. Es gribu teikt, ka visas 3 Baltijas valstis izstāsta vienlīdz
augoši, vienlīdz labi, jo tāpēc, kad lauksaimnieki šobrīd tie, kas lauksaimniecību uzskata par biznesu, tam pieiet aizvien, teiksim, tā nopietnāk, profesionālāk, un līdz ar to tie, kam šī lauksaimniecība ir nopietna ražošana, tur kļūdas nav, un mēs nedrīkstam pieļaut kļūdas. Tas nozīmē to, ka viss ir jādara tā kā vajadzīgs, un tad tikai tiešām varbūt mazas korekcijas nāk no augšas, bet visām pārējiem mēs nedrīkstam kļūdīties. Tāpēc jau šie saimnieki ir radušies labākie, protams, kā parasti ir kādu lauku dienās klāt. Jā, tieši tā, un daļa ir tie, kas ļoti rūpīgi visu noklausās, sev paņem izsijā to vērtīgāko gadu no gada, paņem to, kas viņiem ir nepieciešams. Protams, ka labi zināmais teiciens, katrs mācās pats no savām kļūdām galu galā, bet saliekot visu kopā, es domāju, ka tas, teiksim, tas zelta padoms tiek iegūts. Laikam komunālā tehnika, avans un vēl citi rīka kārtīgi. Avans jau komunāls ir arī, bet joprojām Latvijā vispopulārākais fermās gan pie piena lopiem, gan jau arī ļoti labi pārstāvēts aitu fermās, gan pie gaļas lopiem. Tā kā lauksaimniecībā, un kur nu vēl sēta, kur nu vēl vajadzība izrakt kādu tranšeju, saborēt aploku, žogus un tā tālāk un tā joprojām. Piedāvājam 7 sērijas, lai gan rūpnīcā jau ir radies 2 elektriskie avanti. Ir atkal jauni darba rīki. Mēs esam pavisam svaigi no avantu dīleru mītiņa, kas bija šogad vienlaicīgi arī 25 gadu rūpnīcas pastāvēšanas jubileja. Tā kā jaunumi atkal ir, un viņi atkal drīz parādīsies arī šeit pie mums Latvijā. Varēsiet pētīt, čamdīt, par elektrisko runājot. Ir jau šīs vietas, kur viņš ir ļoti, ļoti interesants un vajadzīgs. Tās pašas vistu fermas, tās pašas noliktavas, kur mēs nedrīkstam gāzēt vai smirdināties ar visādiem atgāzēm. Tā kā esam gatavi arī šādam piedāvājumam un solim. Šeit vēl jau ir zāle, tāpēc ir grilo gan mauriņu traktors ar savākšanu FD, gan pašgājēju trimmers. Nodemonstrēsim, bišķīt viņu arī darbiņā. Ir, kā vienmēr ar mums, lai kaut ko no meža parādīt, arī japa malkas zāģis skaldītājs, bet pārstāvam joprojām arī Lindanas šeldotājus, arī vairāku ražotāju Junkari un Same. Meža izvedēja piekabes, varam piedāvāt arī mazāka gabarīta, mazākas ietilpības piekabītes, tagad jau jaunumi ir. Tautas klientu loks arī šeit. Ko tu gribētu arī viņiem varbūt ieteikt, tie, kas jau lieto tavu tehniku? Kas lieto, nekautrējieties jautāt, zvanīt par jauniem darbarīkiem, nekautrējieties ņemt nomā darbarīkus, jo, kā zina, mēs dodam saviem klientiem avantu darbarīkus nomā, ne jau vienmēr viss ir jāpērk, nonomā izdara darbu, atved atpakaļ, būs stipri lētāks tas prieks. Gaidu īpaši varbūt šodien arī Latgales augļu kopjus, tātad ābeļu, plūmju, ķiršu, bumbieru un tā tālāk audzētājus, jo joprojām mums šī gada jaunums, kas Kurzemē, Zemgalē jau ir ieguvis savu nišu un ļoti pārliecinoši ir ieguvis šo nišu, gan kvalitātes, gan cenas pieejamības dēļ. Es tagad runāju par Arvipo šķērēm, tātad spāņu, jeb precīzāk Katalonijas elektriskas zaru šķēres. Atšķiramies vēl ar to, ka savus elektriskās zaru šķēres piedāvājam arī ar pagarinājumiem. Tātad alumīnija pagarinājums, jeb kāds metru garas, 1,5 metru garas un 2 metru gari pagarinājumi. Ar šo rīku jau daudz vienkāršāk ir tik klāt vainagā arī augšpusē, pie kam šķēres ir pagarinājumā pareizi iestiprinātas zem leņķa. Un vēl šādi tādi sīkumi. Tā kā mīļie Latgales augļu kopji, mēs Iko Edvards tagad arī ar šo produktu esam jūsu rīcībā. Bet bez šiem mājas darbiem Eiropā mums nebūtu ko darīt. Es domāju, ka šie sagatavošanas mācību darbi tika veiksmīgi izdarīti, un šobrīd redzam, ka tomēr mēs esam spējīgi turēt līdzi visiem. Es domāju, ka mēs nevis turam līdzi, bet ejam pa priekšu daudziem. Jo es atkal kārtīgi reiz gribu atgādināt, ka tik strādīgus un uzņēmīgus un apsviedīgus zemniekus, strādniekus, kādi ir Latvijā, vispār kādi ir latviešu tauta, citur tādas neatradīs. Un tad arī lauksaimniecības jomā es domāju, ka
būtu mums, teiksim, tie vienādi tie eksistences apstākļi, piemēram, tās pašas subsīdijas un lauku maksājumi, mēs ar savu produkciju būtu tālu priekšā daudziem. Cerēsim, ka laika mainīsies, ka varbūt ka tur kāds pluss arī mums ieslīdēs rokās, ja mēs stingri turēsimies uz kājām šeit zemē. Nekas nestāv uz vietas, viss attīstās un es esmu diezgan optimistisks šī ziņā. Tā kā viss būs labi. Atliek tikai gaidīt ražu tagad ļoti labi.